Viss vecais ir pagājis un viss ir tapis jauns, un tu esi jauns radījums. Kas ir šis jaunais radījums? Dieva vārdā ir teikts, ka Dievs mūs grib darīt līdzīgus Jēzus Kristus tēlam. Līdzīgus. Tādus pašus kā viņš. Ja Jēzus staigāja pa ielām, dziedināja cilvēkus, sludināja drosmu vārdu, uzlika rokas un uzcēla mirušos, tad Dievs šodien grib tieši tādā pašā veidā, dodot šo svētā gara dzīvību, tevi un mani celt un celt un celt ar šo dzīvību un celt, lai mēs beidzot caur atklāsmi saprotam, ka mēs esam Jēzu Kristu pie Dieva labās rokas, augstāk par visām debesīm, pār visām varām un spēkiem, pār visām stihijām, pār visām slimībām, pār visām nabadzībām un trūkumiem. Un mēs esam tie, kas Dievā izdodam direktīvas par savu dzīvi. Un tas, ko mēs runājam, tas notiks. Tas, ko mēs pasludinām, tas notiks. Amen. Lūk, pa ko viņš grib mums pārveidot un pārtaisīt. Nevis pa čiepstošiem vārguļiem, kuri sēž un raud Dievu priekšā. Dievs, kad tu atnāks, kad tu palīdzēsi? Es vairs nevaru paciest. Viņš tev grib piecelt, lai tu jūties diženumā, Dieva augumā. Lai tu jūties tāds, kāds tu īstenībā arī esi. Un viņš tev dod Dieva vārdu. Viņš dod Dieva atklāsmi. Lūk, kas ir draudzes kalpošana, ka mēs ceļam un ceļam un ceļam. Ceļam mājas grupās, ceļam draudzē un atkal ceļam, līdz beidzot draudze sasniegs Dieva, Kristus Jēzus, diženumu un pilnību. Atceries Efeziešu 4. nodaļu, 11. pantiņu. Līdz draudze sasniegs Kristus diženumu pilnību, ka viņš sāk staigāt tādā spēkā, kā viņš staigāja, darīt tās lietas, ko viņš darīja. Lūk, ir Dieva mērķis.